Pat labam 2053. gada dziesmu svētku virsdiriģenti, virsvadītāji, organizatori un dalībnieki izbaudu starpbrīdi, vai ne? Jā! Bet pēc 40 gadiem... Kas būs saki? Rīgas Angļu ģimnāzijas 2. A klase. Pēc 40 gadiem jūs būsiet tie, kuri veidos latviešu dziesmu svētkus un deju svētkus. 2053. gadā notiks 33. vispārējie latviešu dziesmu un 23. deju svētki. Nu, sakiet, no jūsu klases, kurš varētu būt pats galvenais diriģents? Kā jums šķiet? Tu zini, jā? Mārtiņš ir šits, jā? Mārtiņ, tā varētu būt? To nevar zināt. Bet mūzika tev patīk? Nu, nē. Nepatīk, bet diriģentam drusku tā kā būtu mūzikai jāpatīk. Varbūt, ka tu varētu būt galvenais organizators, kurš savāc visus kopā. Nu, jā, varētu. Ja jums būtu jāvirza viens no savas klases par dziedātāju, kur jūs virzītu? Nu, Sonora. Henrieti. Henrieti, tu dziedi korī? Jā. Un tev patīk dziedāt? Jā. Un kad tu izaugsi liela, turpinās dziedāt? Jā. Protams. Tas nozīmē, ka mēs varētu likt lielas cerības, ka pēc 40 gadiem tu varētu būt viena no tām, kas vadītu šo te lielo kori, kurā noteikti pa vidam būtu arī tavi klases biedri. Kuri klases biedri vēl tev ļoti labi dzied? Tīna. Kur ir Tīna? Tīna, tu dziedi arī labi, ja? Jā. Un tu varētu dziedāt tādā milzīgā korī, kur priekšā diriģētu Henriete? Varētu, ja? Tu klausītu viņai? Jā. Labi. Ar virsdiriģentu mēs esam tikuši skaidrībā. 2053. gada dziesmu svētku virsdiriģente Henriete ir gatava uzņemties virsdiriģentes funkcijas. Vēl mums jānoskaidro, kurš no jums ir vislielākais dejotājs. Viņa. Dārta. Dārta ir dejotāja. Tu dejo? Jā. Deju kolektīvā Līgo, ja? Jā. Nu, un pēc tiem 40 gadiem jau būs tāda zolīta kundzīte, un droši vien tev pašai bērni būs, varbūt, ka mazbērni nevar zināt. Tu varētu uzņemties visus dejotājus Latvijas virzīt un vadīt tā, kā ir jādejo? Jā. Tātad Dārta un Henriete mums jau ir ieņēmuši divus galvenos posteņus. Mums vēl ir jādabūna viens, kurš varētu būt tas organizators. Nu, vienu puisi ņemsim par organizatoru. Kurš varētu būt? Markus Grimze. Markus, ja? Nu, ja meitenes tā saka, Markus, tu būtu ar mieru? Nu, samērā jā. Samērā jā. Tas ir labi. Vai tu zini, kas svētku galvenam organizatoram ir jādara? Jānoorganizē īstā vieta, kur notiks. Šobrīd dziesmu svētki notiek Meža parkā. Tur ir tā lielā estrāde. Kā tev šķiet, pēc 40 gadiem tie svētki varētu būt turpat, vai būs jau uzbūvēta kāda jauna, milzīga estrāde? Nu, varētu būt turpat arī, varētu būt arī uzbūvēta ļoti liela un jauna. Nu, man šķiet, ka tu dzīvē būs politiķis, jo politiķi arī tā, nu, varētu būt tā, varētu būt šitā. Labi, Mikus, 40 gadi, tas ir ilgs laiks, un mēs noskaidrojam, tev būs cik pēc 40 gadiem? 49. Kādi, tavuprāt, varētu būt šie dziesmu svētki? Lieli. Lieli. Cilvēki vēl aizvien tāpat brauks kopā? Brauks. Ar ģimeni. Jā. Un kas varētu būt savādāk nekā šajos dziesmu svētkos? Varētu būt uzbūvētas estrādes vairāk. Varētu būt vairāk dziedātāju, spēlētāju. Ja jums būtu iespēja dziesmu svētkos iesaistīt kādu no jūsu mīļākajiem multeņu varoņiem, kuru jūs gribētu, lai noteikti piedalās dziesmu svētkos? Džeriju. Džeriju, no Toma un Džerija? Jā. Džerijs bija Pele? Jā. Pele varētu būt. Nu, kas vēl? Toms, es tā domāju. Tātad Toms un Džerijs piedalās 53. gada dziesmu svētkos. Skaidrs mums ir viens. Pēc 40 gadiem dziesmu un deju svētki Rīgā būs, jo Rīgas Angļu ģimnāzijas 2. A klase ir gatava uzņemties galvenās funkcijas. Un no jums patiešām būs izauguši vislabākie svētku organizatori un rīkotāji. Nu, es turu jūs pie vārda.
Nu, it kā līderi klasē mums ir, arvien vairāk viņi tā kā parādās, jo mēs augam lielāki, bet ar to dziedāšanu ir tā kā ir. No kori daudz mēs izvairamies.